Gluži vai neticami, ka šodien jau 17. maijs un pavisam nemanāmi paskrējis kārtējais mācību gads. Dažiem skolēniem priekšā vasara un bezrūpīgas brīvdienas, bet citiem pēdējais zvans un izlaidums. Taču pirms tam jauniešus vēl gaida pamatīgs pārbaudījums – eksāmeni. Šodien raidījumā skatieties, kā ar stresu piedāvā cīnīties mūziķis, sportists un raidījuma Kinomānija vadītājs Kaspars Zlidnis. Ekspertu ieteikumi, lai pareizi sagatavotos eksāmeniem. Ārsta padomi, kāds dienas režīms skolēniem palīdzēs stresainajā eksāmenu laikā. Mūsu šodienas raidījumu varonis Kaspars Zlidnis ir ļoti daudzpusīgs. Visredzamākais laikam televīzijā, tandēmā ar Annu Rozīti vadot Kinomāniju. Mūzikas faniem viņš ir grupas Gainfest līderis, ielu vingrotājiem, iedvesmas un aizrautības avots. Taču pirms tam arī viņš, kā jau mēs visi, mācījās skolā. Mācījos Rīgas Imantas vidusskolā, tas ir Imantā, mana bērnības vieta, kur es augu. Un nomācījos šajā skolā 12 gadus, no 1. līdz 12. klasē. Vēl tagad atceros to dienu, kad es gāju un skatījos savu vārdu un uzvārdu pirmo klašu audzēkņu sarakstā. Ļoti skaidra diena bija. Šobrīd Kasparam labi veicas visās savās darbības jomās. Interesanti, vai tikpat labi viņam gāja arī skolas laikā? Taisnība sakot, es biju ļoti izveicīgs skolēns. Es varbūt, kā teikt, neizcēlos ar ļoti labām atzīmēm, lai gan vidējais vienmēr turējās aptuveni 7,4, kas man šķiet ir ļoti labi, bet es vairāk spiedu uz tādu izveicību. Kā labāk norakstīt, kam izdevīgāk piesaisties blakus noteiktā kontroldarbā. Tur zināju, ka kāds ir spēcīgs vēsturē, kāds ir spēcīgs algebrā, un tā es mainīju skolas solu biedrus, atkarībā no tā, kāds bija kontroldarbs un kāda bija tēma. Bet man šķiet, ka šis talants būt izveicīgam dzīvē man ir noderējis daudz vairāk nekā tā zubrīšanās šajās grāmatās un teoriju iekalšana. Neesmu teorētiķis, vairāk tāds praktiķis pa dzīvi. Kā jau katrs skolēns, arī Kaspars ir kārtojis eksāmenus. Taču vai izveicība un praktiskā pieeja lietām palīdzēja viņam saņemt labas atzīmes? Eksāmenos principā bija tā, ka tu neko nevar tur norakstīt. Tur komisija sēž, skolotājs steigā apkārt un skatās zem palielināmā stikla uz tevi. Un pa visiem šiem 12 gadiem tomēr es kaut ko biju iemācījies. Un tas pierādījās šajos eksāmenos. Latviešu valodas un literatūras eksāmens 10. Man bija fizikā 6, sportā 10. Man tieši paveicās, ka tajā gadā bija ieskaita, no šī valsts ieskaita sportā. Tur perfekts. Un ķīmijā un algebrā, tie priekšmeti man īpaši tā neuzrunāja, un es arī viņos neiespringu. Bet es izdarīju visu to, ko no manis prasīja, minimumu dabūju ieskaitīts, un nevienā eksāmenā neizgāzos. Bet, var sakot, es sapratu, tie priekšmeti, kuri man patīk, tajos es arī sevi labi parādīju. Un es tagad saviem bērniem noteikti arī stāstīšu un ieteikšu darīt tā, ka nevajag koncentrēties uz visiem priekšmetiem un sevi mocīt un domāt, ka es neko nevaru. Jo tad, kad tu dari visu, tu beigās nevari izdarīt neko. Kasparam labi padevās un, protams, arī patika fizkultūra un mūzika. Taču visvairāk viņš novērtēs zināšanas, ko ieguvis latviešu valodas stundās. Un es zināju jau, ka man patīk latviešu valoda literatūra, man patīk lasīt. Un es to arī darīju, un tur arī sevi labi parādīju. Un arī pa dzīvi tagad es esmu joprojām humanitārs, es esmu pēc izglītības žurnālists, sabiedrisko attiecību speciālists, esmu strādājis televīzijā, radio, un man šīs iemaņas noder arī rakstot vārdus mūzikai, un šīs iemaņas man noder publiski uzstājoties, ir sakārtota visa gramatika, dikcija un nostādīt balss. Līdz ar to, jā, ir svarīgi saprast jau skolā, kādi ir tavi talanti. Es to sapratu un vispār neiespringu. Man pat bija tā, ka mani vecāki arī man ļāva neapmeklēt skolu, tad, kad man negribējās. Es tā vietā, lai iet tagad sēdēt neinteresantā priekšmetā, es mammai palūdzu, vai es varu iet paslēpot. Bija sniegs, putenis, tik forši, man mežs netālu no mājām bija Imantā.
Teica, jā, lūdzu. Un šī slēpošana iespējams man daudz vairāk deva tajā dienā, nekā, ka es būtu tur nosēdējis stundā pilnīgi neinteresantā priekšmetā. Kaspars ir un arī skolas laikā bijis ļoti atvērts, draudzīgs un pašpārliecināts cilvēks. Šķiet, ka viņš ne no kā nebaidās un nekad neuztraucas. Tāpēc skolēniem būtu noderīgi uzzināt viņa noslēpumu, kā saglabāt mieru pirms eksāmeniem. Ja tu esi pārliecināts par to, ko tu dari, tad šim uztraukumam nav īsti pamata. Protams, tu satraucies, kā no jebkuras tādas kritiskas situācijas. Bet, ja tu zini, kāpēc, lai es satrauktos, piemēram, rakstot domrakstu literatūrā, ja es pilnīgi pārliecināts par savām domām un par šo tēmu, tātad bailīgs tas, kurš vainīgs. Ja tu esi tā vispār nosečkojies katrā priekšmetā un tev vienkārši neinteresē mācīties, tad plāni klāsies ar eksāmenos un ieskaitēs. Tāpēc ieteiktu tiešām apzināties savus plusus, savas stiprās puses un savas vājās puses, koncentrēties uz stiprajām pusēm, tātad uz tām lietām, kas patīk, un dabūt to minimālo ieskaitu priekšmetos, kuri varbūt pagalam nešķiet saistoši. Un boikotēt nevajag. Ir jāizdara tas, ko prasa tā izglītības sistēma, lai ko viņi prasītu. Un, galvenais saprast, kas tev pašam patīk. Vai nu priekšmets patīk vai nepatīk, eksāmens vienalga ir jākārto un pēc iespējas labāk. To no skolēniem gaida pirmkārt vecāki, tāpat skola un skolotāji. Galu galā arī pašam saņemt labu atzīmi ir patīkamāk nekā vilkties nopakaļus ar knapiem četrniekiem. Motivācijas parasti arī nepietrūkst, jo 9 klasniekiem vajag tikt vidusskolā, bet 12. klases audzēkņiem uz augstskolām. Pamatskolas beidzējiem uztraukums ir pat lielāks, jo tie ir viņu pirmie eksāmeni un nav zināms, kas īsti sagaidāms. 9. klase kārto valodu, mācību valodu. Šajā gadījumā mūsu skolotāja ir latviešu valoda. Pirmais eksāmens. Pēc tam 9. klase kārto svešvalodu. Svešvalodu viņi kārto pēc izvēles. Bērni izvēlas angļu valodu vai krievu valodu. Un mums katru gadu praktiski ir tā, ka bērni dalās. Šogad lielākā daļa ir angļu valoda, bet ir arī, kas kārto krievu valodas eksāmenu. Abi eksāmeni pēc satura ir identiski. Pēc tam ir matemātikas eksāmens un ir vēsture. Latvijas un pasaules, bet ar akcentu uz Latvijas vēsturi. Bet kurš ir tas brīdis, kad skola jau sāk gatavot skolēnus eksāmeniem un kā tas notiek? Principā gatavošanās jau notiek visu mācību gadu garumā. Mēs projekta nedēļā arī izmēģinājām eksāmenus, tad jau kā tas varētu būt, ja būtu jākārto eksāmens ar visu šo reglamentu, kā tad ir nolikumā viss paredzēts. Tas ir izmēģināts, tad viņi zina, kā šis eksāmens notiks, bet, protams, februārī vēl viņi nav apguvuši visu mācību vielu, tad tas rezultāts varbūt nav tāds, kā viņi varbūt gribētu, bet es domāju, ka šobrīd jau tas ir krietni labāks. Pajautājām pašiem skolēniem, kā viņi gatavojas eksāmeniem. Mums skolotāji dod darbus. Mēs ļoti daudz pildām eksāmenus pagājušā gada un vēl 10 gadus atpakaļ. Tā mēs gatavojamies. Mēs arī mājās gatavojamies, pildām mājas darbus, kas ir domāti arī tieši uz eksāmeniem. Parasti mēs apmeklējam konsultācijas pirms eksāmeniem, mēs pildām dažādas darba lapas. Ļoti cītīgi pierakstu visu pēdējā laikā. Un tā, jā. Protams, ka vislabāk jau ir mācīties pa nedaudz, pa bišķītim. Un tad kopā jau arī beigās galu galā sanāks viss kopā, visi gali kopā sanāks. Es jau zinu, ka it kā būtu jāmācās katru dienu, bet tā jau nesanāk, un tad sanāk viss pēdējā brīdī. Protams, mēs saprotam, lai sekmīgi nokārtot eksāmenus, nepieciešama sistemātiska pieeja, regulāra mācīšanās, stundu apmeklēšana, mājas darbu pildīšana. Ja tas viss ir izdevies, pirms paša eksāmena atliek tikai visu atkārtot. Taču mēs arī zinām, ka liela skolēnu daļa tomēr visu atliek uz pēdējo brīdi, bet varbūt tas nemaz netraucē beigās tikt pie labas atzīmes. Kā tad pareizi gatavoties eksāmeniem, ja laika palicis pavisam maz? Jāsaka, ka tādas vienas metodas, kā gatavoties eksāmeniem, nav. Bet
Ļoti daudz ir atkarīgs no katra cilvēka tipa, kāda ir viņa atmiņa. Vai tā ir audiāla atmiņa, vai tā ir vizuāla atmiņa. Ja būs audiāla atmiņa, tad pilnīgi noteikti cilvēkam labāk padosies skaļi lasot šo materiālu, atcerēties viņu. Ja tā būs savukārt vizuāla atmiņa, tad varbūt vislabāk ir rakstīt šo materiālu, schēmas, tabulas, visu sarakstīt uz papīra lapas un pēc tam labāk iegaumēt. Tieši tāpēc daudzi speciālisti rekomendē sagatavot špikerus. Špikers gatavot pilnīgi un noteikti ir nepieciešams un vajadzīgs, jo šādā gadījumā cilvēks sistematizētā un koncentrētā veidā sakārto visu apgūstamo mācību vielu. Paņemot līdz uz eksāmenu šos špikerus, viņam rodas drošības sajūta, ka vajadzības gadījumā tas varētu kalpot kā savu veidu atbalsts. Bet tas, vai cilvēks viņu izmanto eksāmenā, tas ir atkarīgs no katra paša vēlmēm un iespējām. Vēl viens svarīgs nosacījums labai skolēnu sagatavošanai eksāmeniem ir ģimenes atbalsts. Jāsaka, ļoti daudz no svara ir tas, kā cilvēks kopumā jūtās, kāda ir viņa emocionālā labsajūta. Ja bērns jūtas labi savā ģimenē, savā skolā, draugu pulkā, tad viņam arī šīs visas kognitīvās funkcijas, uzmanība, koncentrēšanās, domāšana norit daudz labāk un daudz veiksmīgāk viņš var iegaumēt šo nepieciešamo materiālu. Ja runājam konkrēti par iegaumēšanas tehnikām, tad viens no tādiem ieteikumiem būtu sākt mācīties ar tiem materiāliem, kas ir vismazāk saprasti, sarežģītāki, kur būtu nepieciešams vairāk laika, un pamazām pāriet uz to materiālu daļu, kas jau ir saprasta, kas ir tikai jāatkārto un kur ir nepieciešams pavisam mazs laiks, lai šī viela būtu apgūta. Taču neraugoties uz to, cik labi skolēns ir sagatavots, uztraukums tomēr visiem jauniešiem ir liels. Man ir drausmīgi bail, nenormāli. Ļoti liels uztraukums. Pirms eksāmeniem man dažkārt nomāca stress un tāda apziņa, ka es varētu arī nenokārtot kaut kāds. Man par to nebūtu jāuztraucās, bet samēr ir iekšēji tāds nedaudz stress. Ļoti liels uztraukums. Jā, tas arī viss. Tāds domas, ka neko nenolikšu, palikšu otru gadu. Baidos ļoti matemātiku, ja tur jāzina visādas tādas formulas. Ir liels uztraukums un šaubas par to, ko es varēšu, bet es domāju, ka es visu nokārtošu sekmīgi. Protams, ka uztraukums, tāpēc, kad es nezinu, kas tur būs un ko gaidīt. Lai gan es atceros, ka 6. klasē arī mums bija eksāmeni, bet, protams, joprojām ir uztraukums un tas, kā es nolikšu, kādas būs atzīmes, neskatoties to, ka es labi mācos, bet tomēr ir tā mazliet dīvaini. Gandrīz visi skolēni atbildēja, ka viņiem ir bail un eksāmeni rada viņos stipru stresa sajūtu. Protams, mūžīgais jautājums ir, priekš kam vispār vajadzīgi eksāmeni un ar tiem saistītais nenormālais uztraukums. Eksāmeni dažkārt tiek uztverti kā lieki stresa radītāji, kā lieki pārbaudījumi bērniem, kas rada nevajadzīgu sasprindzinājumu, bet patiesībā stress jau dzīvē ir mums ikdienā pavadoša lieta. Mums stress pa laikam ir vajadzīgs, lai viņš mums virzītu, lai viņš mums kaut ko piespiestu darīt, jo pretējā gadījumā jau mums priekš kam kaut ko darīt, ja mēs nevaram. Varbūt tam stresam ir jāatrod kaut kāds samērojums, vai mums ir tik ļoti jāuztraucās, vai mums varbūt ir mazāk jāuztraucās. Tas jau būtu tāds drīzāks psiholoģisks jautājums, bet tas, ka pārbaudījumiem ir jābūt un par kaut ko ir jāuztraucās, man šķiet ir normāla dzīves sastāvdaļa. Mēs vienmēr kaut kādā brīdī liekam dzīves eksāmenus. Eksāmenis, kā jūs zinat, sastāv no 3 daļām, un noteikumi eksāmenā ir šādi, ka sāk visi pildīt vienlaicīgi. Protams, dzīvē būs vēl ļoti daudz eksāmenu, tāpēc jāiemācās, ja ne pavisam pārvarēt uztraukumu, tad vismaz kontrolēt savas emocijas un samazināt trako nervu drudzi. Parasti ar stresu saistās dažādas negatīvas domas, un nereti tās domas kļūst pārņemošas.
ir būtiski pašam paskatīties līdzi, lai tavā galvā nesāk zvanīt tādi trauksmes zvani, kā, piemēram, ārprāts šausmas. Es neko nezinu, es neko nesaprotu, es tūliņ izskatīšu ārprāts. Ir jau tādi stāsti zinām, ka cilvēks iet eksāmenā, paceļ biļeti, paziņo, ka viņš neko nezina, noliek biļeti un iet projām. Tā ir būtiski saglabāt tādu iekšējo runu, saglabāt kaut cik skaidru galvu un runāšanu ar sevi. Tas man palīdzēs arī koncentrēties uz to, ko es daru. Nevis ļaut, ka man ir šausmas skan galvā, bet ka es skatos tā, kas man te ir, un es domās ar sevi runāju. Skatāmies, kas man te ir, tā, sākšu ar šo, kas man te ir prasīts. Jo ļoti būtiski iekšējā runa ir saistīta ar domāšanu. Bieži vien tad, kad mēs domājam skaļi sevī, nosaucot lietas, kas ir rakstītas uzdevumā, mēs izdzirdam likumsakarību, kas mums palīdz uzdevumu atrisināt. Jeb arī, ja ir tādi jautājumi, ko vienkārši šķiet, ka mēs nezinām, tad ir būtiski nevis iestrēgt pie viņiem un atkal kurbulēties, bet tiem iet pāri, ja tas ir testa veidā. Atbildēt to, ko zini, pēc tam atkal atgriezties. Bet būtiski saglabāt to iekšējo runu, kas palīdz fokusēties un pievērsties tam, kas jādara. 9. un 12. klases skolēni ir jau diezgan pieauguši un patstāvīgi cilvēki, kam pašiem jāmācās savaldīt savas emocijas. Protams, ka vecāku atbalsts ir ļoti svarīgs, taču arī skolā ir liela nozīme. Lai palīdzētu jauniešiem tikt galā ar stresainajām situācijām un iemācītu arī citas svarīgas sociālas iemaņas, 39 Latvijas skolās tiek ieviesta Latvijas Universitātes izstrādāta programma ar drošības asociāciju nosaukumā Atbalsts. Šī projekta ietveros klases stundās tiek runāts arī par stresa pārvarēšanu un mācīti pavisam praktiski paņēmieni tā savaldīšanai. Audzināšanas stundā mums daudz māca dažādas veids, kā pārvarēt stresu un emocijas pēc, kamēr zinu. Kā? Galvenais dziļi elpot. Ja trauksmes līmenis eksāmena dienā ir pieaudzis tik liels, ka vairs nespēja tikt ar to galā, tad tas pirmais un vienkāršākais ir elpošanas vingrinājumi. Dziļas ieelpas, noliecoties izelpa, atslābināt plecu joslu, sapurināties, nopurināt šo te stresu no pleciem. Tie būtu tie paši vienkāršākie vingrinājumi, kas noteikti varētu palīdzēt. Tad mēs cenšamies skolā vēl garantēt iespēju, ka šajā laikā ir mediķis nepārtraukti skolā, jo ir iespējas, ka cilvēkam vienkārši no uztraukuma paliek slikti. Nereti tās ir arī vēdera sāpes. Krāsas, jā. Lūk, un tādā gadījumā mediķa palīdzība viņam ir. Tātad veiksmi darbā varat sākt. Raidījuma turpinājumā uzzināsim, kādi ar eksāmeniem saistīti ticējumi ir populāri. Noskaidrosim arī ārsta padomus trakā eksāmenu laika atvieglošanai. Esam uzzinājuši daudz noderīgas informācijas par eksāmenu sagatavošanas tehnikām un stresa pārvarēšanas metodēm. Taču ir arī skolēni, kuri tieši otrādi nemaz neuztraucas, jo viņi tāpat neko nezina un viņiem arī vienalga, kādas būs atzīmes. Ko iesākt šādos gadījumos? Tā būtu metode, ko mums vajadzētu padomāt, kā mēs kā pieaugušie, kā vecāki, kā skolotāji varam parādīt, kur tam ir jēga, kāpēc tas ir vajadzīgs. Nevis es vienkārši atslēdzos, kas, ka es dabūšu zemāku atzīmi, nekas no tā nemainīsies, kā diezgan daudz jaunieši arī saka. Tas man būs nākamai dzīvē vajadzīgs, tas man būs, lai es labāk tiktu augstskolā tajā programmā, kur es gribu, vai es dabūtu, piemēram, budžeta vietu, stipendiju. Un tie soļi, tie plānošanas soļi, kas faktiski arī mūsu projektā notiek. Mēs mācām bērniem plānot savu nākotni. Un eksāmeni un pārbaudījumi faktiski ir tāds solīts. Šito solīti es pakāpos, tātad es varu tālāk plānot un skatīties, ko es darīšu, ko es nedarīšu, ko es gribu, uz ko es tiekšos. Aptaujā piedalījās, ja mūsu sarunā piedalījāties, jūs bijāt 20 tajā dienā, tātad 11, varam uzskatīt, ka nedaudz, bet lielākā puse jau tad zināja, ka paliks vidusskolā. Man būtu svarīgi nākt labi eksāmenus, lai vēlāk varētu turpināt mācības vidusskolā, vēlāk mācīties par ārstu. Es domāju, mācības turpināt kādā vidusskolā. Un pēc tam, kas to lai zina, tad
tad jāredzēs, kur vējš pūtīs. Es ceru, ka es nolikšu eksāmenus ļoti sekmīgi un labi, un es ceru, ka es pārēšu 10. klasē. Domāju, ka nākotnē saistīšu savu profesiju ar kaut ko radošu, iespējams ar mūziku. Tālāk, es domāju, iet uz Agenskalna ģimnāziju, un man ir svarīgi saņemt labas atzīmes, jo es arī ikdienā mācos labi, un man ir svarīgi labi mācīties, jo, manuprāt, mācības ir viena no tām lietām, kas dzīvē nodara, neskatoties uz to, kāds ir priekšmets, kur tu mācies. Pēc šīs skolas plānoju iestāties 2. ģimnāzijā, jau esmu uzrakstījis iestāju eksāmenus, bet vēl nezinu rezultātus, un, ja man tur nepieņems, tad domāju iet uz 3. ģimnāziju. Nākotnes plāni bērniem ir daudzsološi, tātad motivācijas netrūkst. Trūkst tikai laika sagatavoties, jo eksāmeni būs jau pēc pāris dienām. Un sakarā ar to ir kāds ļoti svarīgs ieteikums, ko vēlams uzklausīt ikvienam. Pilnīgi noteikti ir svarīgi pēdējā dienā pirms eksāmena sadalīt savu mācīšanās procesu tā, lai pēdējā nakts atliktu miegam. Tas ir ļoti svarīgs nosacījums, jo, ja neizdosies pagulēt pietiekoši stundas, tas varētu būt 6 līdz 8 stundas nepieciešams pilnvērtīgam miegam, tad eksāmena dienā varētu būt problēmas koncentrēties, un pat tas materiāls, kas ir ļoti labi zināms, var gadīties, ka aizmirstās un nespēja loģiski cilvēks viņu atstāstīt. Lai cik maz laika skolēnam arī būtu palicis, pirms eksāmena viņam obligāti jāizguļas. Taču tas nav vienīgais ieteikums. Vēl ir jāpievērš uzmanība ēšanas režīmam. Gan vecākiem, gan pašiem jauniešiem ir jāuzmanās, ko, cik un kad bērni ēd. Es domāju, ka tur īpašas normas nemainās. Jāatceras par to, ka šī ēšana jābūt regulārai, bet tikai jāatceras par to, ka cilvēkam daudz jāmācās, savā uzturā varbūt vajadzētu izmantot vairāk dabiskos olhidrātus, daubīgus, nepiesaistītus augstskābes, kas varētu palīdzēt uzlabot mūsu smadzeņu darbību. Un šeit es runāju patiešām ne par kaut kādiem konfektiem vai kaut kādiem, es nezinu, gardumiem, bet es patiešām runāju par augļiem, par svaigas spiesas sulām, kur satur dabisko glukozi, un viņi ļoti labi iesūcās un grēmojas un palīdz mūsu smadzenēm labi darboties. Un šeit es patiešām runāju varbūt par zīvi, kas ir satur ļoti daudz mums vajadzīgs taukus, un viņi ļoti labi grēmojās, un ļoti labi iesūcās mūsu asinsrītī, un patiešām iet taisni pēc smadzeņu, un nodrošina aktīvu smadzeņu darbību. Vēl viens ārsta brīdinājums. Noteikti nedrīkst sēdēt vienā pozā un mācīties no rīta līdz vakaram bez atpūtas. Ja mēs gribam labi apgūt visu, kas ir vajadzīgi, mums vajag tomēr kustēties. Šīs mācīšanas process notiek tā kā skolā. Jābūt mācīšanas laiks, jābūt pārtraukumiem, kur jūs varētu izkustināties, iztaigāties. Un šeit varbūt patiešām nevajag braukt uz mežu. Vajag izmantot variantu, ka mēs varam apiet vienkārši apkārt mājai. Mēs varam drusciņi pabraukāt ar riteni. Mēs vienkārši varam iziet ar suņu pastaigāties. Un tajā brīdī, kad mēs staigājam, mums uzlabojas smadzeņu asinsrītis, mēs saņemam skābekļu. Visu, ko mēs apēdām arī no vēdera dobumu aiziet līdz smadzenēm, un tad smadzeņu darbība uzreiz uzlabojas. Droši vien katrs no mums nereiz vien dzirdējis, ka eksāmena laikā ir labi ēst šokolādi. Šokolādes pozitīvā iedarbība ir mīts vai patiesība? Tas ir ļoti laba lieta, viņi ne tikai dod mums glukozi, bet viņi arī uzlabo mūsu garstāvokli, bet visiem jābūt prātīgi, Ar šokolādi nevajag aizvietot ēdienreizi, mēs varam izmantot viņu tā kā našķi, bet tā kā ēst vienu šokolādi no rīta līdz vakaram, protams, ka nē. Un pēdējais ieteikums. Nekādā gadījumā neiet uz eksāmenu tukšā dūšā. Tātad, kā īsti izskatās čempiona brokastis? Tas varētu būt kaut kāda viegla putriņa ar mēdu, varbūt, vai kaut kāda augļus, kaut kāds kokteilīts, tāda neliels, vai kaut kāda vieglas biezpienas, ar kaut kādiem augliešiem, kas labi grēmojas, ātri iesūcās un nedod tādu smagumu sajūtu kuņģi, Protams, pavisam tukšā dūša nedrīkst iet uz to eksāmenu, tāpēc, ka, smadzenim vajadzīgas darbības, un, ja viņam nav glukozi, no kuriem viņi ņemt, tad kamēr viņi paņems no mūsu tur aknas, es nezinu, tur iekštāvukiem, tas ir pietiekoši ilgstošs process, un tad jūs nevarēsiet varbūt tik ātri padomāt, kā jums gribētu. Tātad kopsavilkumā redzam, ka pirmkārt, eksāmeni ir neizbēgama dzīves sastāvdaļa un plīst vai lūst, tie ir jākārto. Otrakārt,
Eksāmeniem ir nopietni jāgatavojas. Jāsāk ar sarežģītākajām lietām un beigās jāatkārto vieglākie materiāli. Treškārt, stress eksāmenu laikā ir pilnīgi dabiska parādība. Un ceturtkārt, neaizmirsīsim par fizisko formu. Veselīgs uzturs, aktīvs dzīvesveids un pilnvērtīgs miegs ir galvenie panākumu pīlāri. Ir svarīgi izgulēties, normāli paēst, uzposties, izmazgāt matus un doties uz eksāmenu. Nevelti viena no universitātes projekta atbalsts veidotājām pieminēja matu mazgāšanu. Izrādās, ka joprojām skolēnu vidū dzīvo dažādi ar eksāmenu kārtošanu saistīti ticējumi. Jūsu zināšanai esam tos sarindojuši top 5-niekā. Tātad, 5. vieta. Uz eksāmenu obligāti jāņem līdz kāds talismans, piemēram, mīļākā pildspalva. 4. vieta. Veiksmes saglabāšanai uz visiem eksāmeniem jāvelk vienas un tās pašas drēbes. 3. vieta. Nekādā gadījumā pirms eksāmena nedrīkst mazgāt matus, jo tā vieglu roku var izmazgāt laukā visas zināšanas. 2. vieta. Dienā pirms eksāmena, dodoties pie miera zem spilvena, jāliek grāmata vai burtnīca, lai visas gudrības nakts laikā pašas salien galvā. Bet 1. vietā ir skolēnu apgalvojums, ka vislabākais ticējums tomēr ir zināšanas. Un par šādu apgaismību mums patiesas prieks. Vēlam veiksmi, ticēsim saviem spēkiem un mums izdosies!